Mūžībā devies neatkarības deklarācijas līdzautors un pirmais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš. 82 gadu vecumā otrdien mūžībā devies pirmais Satversmes tiesas, ST priekšsēdētājs, viens no 1990. Gada 4. Maija neatkarības deklarācijas līdzautoriem Aivars Endziņš, aģentūrai Leta apliecināja viņa dēls Jānis Endziņš, 1990. Gadā Aivars Endziņš bija Latvijas Tautas frontes, LTF, darba grupā, kas sagatavoja neatkarības atjaunošanas deklarācijas tekstu. Viņš bija arī viens no 138 augstākās padomes deputātiem, kas nobalsoja par šīs deklarācijas pieņemšanu, tādējādi pavarot ceļu Latvijas neatkarības atgūšanai. Vai mēs varējām būt pārliecināti, vai viss izdosies, cik ātri, ja izdosies, vai būs pārmērīga reakcija no Maskavas puses, to neviens nevarēja pateikt. Būtībā tas bija zināmā mērā arī risks pieņemt šo deklarāciju. 2007. gadā Endziņš tika izvirzīts valsts prezidenta amatam. Viņa kandidatūru izvirzīja Saskaņas centrs, to piekrita atbalstīt arī Jaunais laiks, kura kandidāte Sandra Kalniete atsauca savu kandidatūru par labu Endziņam. Tomēr par valsts prezidentu toreiz tika ievēlēts Valdis Zatlers, kurš saņēma 58 balsis, bet par Endziņu nobalsoja 39 deputāti.